4. nodaļa – drošības meklējumos. Mani pārsteidz cilvēki, kuri vēlas izpētīt visumu, nezinot, kā atrast ceļu cauri ķīniešu kvartālam. Vudijs Alens. Rati priekšā zirgam. Mūsu prāts spēj radīt daudzas lieliskas domas un teorijas, gan noderīgas, gan destruktīvas. Emocionālās vajadzības ir stimuls lieliem izgudrojumiem materiālajā līmenī ārpus prāta. Līdzjūtība pret izsalkušajiem bērniem mobilizē mūsu prātus, lai izveidotu palīdzības organizācijas, kas koordinē centienus palīdzēt šādiem bērniem visā pasaulē. Dusmas un neusticēšanās rada neticamus ieročus ar milzīgu iznīcinošu spēku. Jā, mūsu prātos ir ievērojamas organizatoriskās prasmes. Vienīgā problēma ir tā, ka šīs spējas bieži kļūst nekontrolējamas, bet ir kaut kas, kas pārspēj mūsu prātu gan spēka, gan harmonijas ziņā. Šis kaut kas ir ārpus mūsu prāta sasniedzamības, un tomēr pilnībā to piepilda. Tas ir ikviena pasaules prāta radītājs un aizstāvis, ieskaitot arī jūsu. Tā ir tīrā apzināšanās. Iepriekšējās grāmatās esmu sīki runājis par tīro apzināšanos, un tagad pie šīs tēmas ilgi nekavēšos. Ir tikai svarīgi zināt, ka tā pastāv un ka tīras apziņas apzināšanās ir ārkārtīgi svarīga ne tikai mūsu domu un emociju brīvai un harmoniskai darbībai, bet arī mūsu ķermeņa veselībai un tā darbību kvalitātei. Tīras apziņas apzināšanās nosaka arī to, kā jūs izjūtat savu vietu tuvākajā vidē, pasaulē un patiesībā visā visumā. Īsāk sakot, jūs iemācīsieties viegli sasniegt tīras apziņas apzināšanos, un no šī pamata harmonijas, miera un bezgalīgā potenciāla jūs uzzināsiet, kā atbrīvoties no destruktīvām emocijām, sakārtot domas un veikt efektīvas darbības, kas nesīs jums panākumus, pie tam tik dabiski, viegli un nepiespiesti, ka jūs brīnīsieties, kāpēc visi cilvēki joprojām neizmanto šo metodi. Pats jau vairākus gadus sev uzdodu šo pašu jautājumu. Cilvēki, tas ir jūs un es, esam radīti priecīgi un brīvi. Mums tam ir viss, bet it kā mēs skatāmies ieroču stobrā, nevis priekšējā tēmeklī. Mēs esam apgriežuši savu dzīvi kājām gaisā, piešķirot lielāko vērtību mūsu darba augļiem un mazāk tiem organizējošiem spēkiem, kas tos uztur. Ir pienācis laiks mainīt šo situāciju. Vai esat gatavi? Nu tad sāksim. Pieredze. Meklējam neko. Pagrieziet galvu pa kreisi un apskatiet vienu objektu. Tagad ātri pagrieziet galvu pa labi un apskatiet citu objektu. Kas notika jūsu prātā, kad jūsu galva pagriezās no pirmā objekta uz otro? Nekas, vai ne? Jūsu prāts bija pilnīgi tīrs. Atkārtojiet to atkal un atkal, ja vēlaties. Rezultāts vienmēr būs tāds pats. Nekas. Kas ir nekas? Nu, Frenki, jūs sakāt, tas ir dīvains jautājums. Nekas ir nekas. Bet izrādās, ka šis nekas nav tukšs. Tajā ir kaut kas tāds, ko tavs prāts nav pamanījis, kas ir ne tikai tas, uz ko mēs skatāmies, bet arī mūsu pašu būtības būtība. Par ko es vispār runāju? Noskaidrosim. Vēlreiz veiciet vingrinājumu, meklēju neko. Paskatieties uz objektu pa kreisi un pēc tam ātri pagrieziet galvu pa labi un meklējiet otro objektu ar acīm. Starp šiem brīžiem jūsu prāts bija tukšs, bet jūs bijāt pie samaņas, vai ne? Jūs taču nebraucāt pa atmiņu joslu un domās nesagatavojāt testamentu. Kamēr jūsu prāts bija brīvs no domām, jūs visu apzinājieties, vai ne? Tā kā jūsu prāts atradās starp objektiem, kamēr jūs pagriezāt galvu, tas izslēdza tīrās apziņas ekrānu un neko neprojicēja. Šajā brīdī tev nevajadzēja domāt,
tāpēc tu paliki viens ar nepārblīvētu apziņu. To es saucu par tīru apzināšanos, jo jūs neapzināties nekādas domas, emocijas vai formas. Jūs apzināties tīru apziņu. Patiesībā jūs pats esat tīra apziņa. Tīra apziņa ir jūsu pamatdaba. Viss, ko jūs zināt un piedzīvojat, ir balstīts uz tīru apziņu. Buda to izteica šādi: neko redzēt nozīmē uztvert ceļu. Un Frenks saka, tajā nav nekā. Tātad, ko mēs domājam ar to? Kad jūs atpazīstat koku, iespējas, ko tas atstāja jūsu prātā, tiek projicēts uz tīras apziņas ekrāna. Tas ir tas, ko mēs saucam par domu. Šajā gadījumā tā ir doma par koku. Tas nav pats koks, vai ne? Šī doma par koku ir iespiesta tīrā apziņā. Tāpat kā kadri no filmas tiek iespiesti kinoteātra ekrānā. Kinoteātrī vienmēr ir ekrāns, un filma nesāksies, kamēr uz tā netiks projicēti attēli. Tas pats attiecas uz jūsu prātu. Dzīve nesākas, kamēr uz jūsu prāta tīras apziņas ekrāna sāk projicēt dzīves tēlus, domas, emocijas un iespaidus no ārpasaules. Problēma rodas, kad aizmirstam tīro apziņu un uzskatām, ka mūsu prātā projicētie tēli ir īsti un reāli. Mēs domājam, ka koks mūsu prātā ir precīzs īstā koka attēls mūsu pagalmā. Tas ir tāpat kā iet uz kino un ticēt, ka esat galvenais varonis filmā, kas tiek projicēta uz ekrāna. Kad tu tici, ka esi daļa no filmas, tu raudi un smejies, iemīlies un ienīsti un piedzīvo visas traģēdijas, ko piedāvā filmas sižets. Visa pamatā ir ekrāns, kurā parādās attēli. Bez ekrāna nebūtu kino. Kā kino skatītājs jūs jau to zināt, bet kā cilvēks, kas dzīvo jūsu prātā, jūs esat aizmirsis, ka visi jūsu dzīves attēli nevar pastāvēt, ja tie neatspoguļojas tīrā apziņā, jūsu prāta ekrānā. Kad jūs apzināties tīru apziņu, notiek kaut kas ļoti brīnišķīgs. Jūs esat atbrīvots no grūtībām, kas līdz šim noteica jūsu dzīvi. Jūs baudāt vieglumu un vienotību ar dzīves plūsmu. Jūs vairs nejūtat, ka peldat pret straumi, vai kā dzīvības strauma iet jums garām, kamēr jūs bezpalīdzīgi kašņājaties krastā. Neķersimies pie citām metaforām, bet vienkārši teiksim, ka jūs izrāvāt sevi no filmas traģēdijas un ieņēmāt savu vietu skatītāju zālē. Tur jūs varat pilnībā izbaudīt abu pasauļu priekšrocības. Sēžot skatītāju zālē, jūs izbaudāt drošību, kas ir ārpus pārliecības par skatītā attēla realitāti. Jūs varat baudīt filmu tādu, kāda tā ir. Vai jūs redzat? Tīras apziņas uztvere ir iztrūkstošā daļa drošības, emociju, domu un darbību hierarhijā. Kad tu apzinies tīru apziņu, tu apzinies savu pamatdabu, neierobežotu un nemainīgu. Jūsu pamatdaba, tīra apziņa, ir jūsu patiesā būtība ārpus ciešanām un nāves. Tātad, ņemot vērā to, ko mēs tikko uzzinājām, atbild uz jautājumu, kas ir spēcīgāks, ko jūs domājat vai kas jūs esat, tā ir skaidra, tas, kas tu esi. Un jūs droši vien domājat, ka es pilnībā aizmirsu par šo jautājumu, vai ne? Kad tu apzinies tīru apziņu, tu esi drošībā. Kad jūs nonākat pie tīras apziņas apzināšanās, jūs kļūstat par kosmisku sūkli, kas absorbē tīrās apziņas pieaugošo stabilitāti, spēku, mieru un prieku. Ātri un bez piepūles, emocionālās un mentālās pretrunas sāk izzust jūsu es plašumos. Jūs smeļaties spēku no miera, harmonijas un absolūtas stabilitātes, kas ir tīra apziņa, un jūsu dzīve kļūst par šo īpašību atspoguļojumu. Kad tu neapzinies tīru apziņu, tu jau zini, kā tas ir. Tīras apziņas apziņa
ir nesatricināma drošība, veselīgas emocijas, skaidra domāšana un dinamiska darbība. Tīras apziņas apzināšanās process ir brīnišķīgs piedzīvojums, taču tas nav tikai tas. Un tagad mēs nonākam pie šīs grāmatas galvenās tēmas – eifo sajūtas un ko tā ienesīs tavā dzīvē. Vienkārši sakot, eifo sajūta piepildīs jūsu visdziļāko vēlmi. Precīzāk, visdziļākā, izmisīgākā vēlme, kas slēpta jūsu prāta visdziļākajā, pamestākajā daļā, tiks piepildīta, kad jūs iepazīsiet eifo sajūtu. Nav slikti iesācējumi, vai ne? Šeit ir dažas patiešām lieliskas ziņas. Ik viens, arī jūs varat viegli izjust eifo sajūtu. Jums nav jāpieņem mans vārds un jātic tam, jo jūs drīz to piedzīvosiet no pirmavotiem. Es nevēlos apsteigt sevi, bet es patiešām vēlos dalīties ar jums ar vēl vienu patīkamu pārsteigumu, kas jums pavērsies tik līdz jūs pilnībā iejutīsieties ar eifo sajūtu. Es vēlos, lai jūs iemācītos atkārtoti ierakstīt filmu, kas ir jūsu dzīve. Kad eifo sajūta būs ieskņojusies jūsu apziņā, jūs uzzināsiet, kā sākt dzīvē iegūt to, ko vēlaties. Vairāk naudas, dziļākas personiskās attiecības, vairāk apmierinoša darba, ceļojumu, vairāk brīva laika un ļoti svarīgi – vairāk prieka. Bet pirms mēs mainām jūsu pasauli no iekšpuses uz āru, veltīsim dažas minūtes, lai uzzinātu, kas ir eifo sajūta un kā tas dara brīnumus. 4. nodaļas galvenie punkti. Tīra apzināšanās ir ārpus mūsu prāta sasniedzamības, un tomēr to pilnībā piepilda. Mēs esam apgriezuši savu dzīvi kājām gaisā, lielāku nozīmi piešķirot mūsu darba augļiem un mazāk to esamības avotam. Nekas starp domām nav tīra apzināšanās. Tīra apziņa ir mūsu iekšējā daba. Viss, ko jūs zināt un piedzīvojat, ir balstīts uz tīru apziņu. Dzīve nesākas, kamēr uz jūsu prāta ekrāna tīras apziņas sāk projicēt dzīves attēlus. Tīras apziņas uztvere ir iztrūkstošā daļa drošības, emociju, domu, darbību hierarhijā. Apzinoties tīru apziņu, jūs jūtaties pilnīgā drošībā.